uzņēmumi ir uzņēmums ar tomēr ļoti lielu ietekmi sabiedrībā tieši pozitīvā ziņā, un mums ir iespēja šo pozitīvu ietekmi vēl paplašināt, tad tas mums ir noteikti jāizmanto. Es domāju, ja mēs pajautātu vidējam mūsu klientam vai vidējam klientam ir svarīgi, ka mums izglītība Latvijā kļūst spēcīgāk un mēs iegūstam konkurētspējīgāku sabiedrību. Es domāju, ka jebkurš klients būtu gandarīts, ka mēs šādus projektus atbalstam. Un, ja mēs šobrīd izvēlamies piegādātājus, tad dodamies apskatīties pie viņiem, kā tad pie viņiem procesi notiek, kā viņiem notiek tā izpētes lietas, tad, diemžēl, mums jādodas uz laboratorijām kaut kur Ķīnā, uz laboratorijām Amerikā, varbūt arī vēl kaut kur Eiropā, bet, diemžēl, mēs nedodamies uz laboratorijām Latvijā, kur rodās brīnišķīgas idejas, produkti, kurus mēs varam izmantot savos piedāvājumos. Protams, ir ļoti žēl, ka mums nākās iepirkt dekoderus no Ķīnas ražotāja, bet īstenībā, ko pārstāv lietuviešu kompānija. Un otrs dekoderus mēs iepērkam no piegādātāja, kas nāk no Igaunijas, kas arī spējas organizēt ražošanu Ķīnā, bet ar idejām no Igaunijas. Un, diemžēl, mums nav tā mūsu pašu produktu, ja, kas spēja piedāvāt, pat organizēt ražošanu citur, bet galvenais jau ir tās idejas, ja, kā tās komponentes salikt. Un šis, diemžēl, Latvijā ir tāds neapgūts plankums. Un, cerība, ka atbalstot šādus projektus un it sevišķi tādām praktiskām lietām sekmējot, ka skolēni paši kaut ko montē, liek, domā, radīsies varbūt Latvijā, varbūt sākumā antēnu uzņēmums, pēc tam uzņēmums, kas ražos jau kaut kāds nedaudz sarežģītāks ierīces, un, kas zina, varbūt tepatās Latvijā būs nākotnes, jau ne Nokia, bet varbūt nākotnes Apple, ja, kas ar ļoti estētiskām, interesantām idejām spēs iekarot pasauli. Nav jābūt obligāti pasaulē šobrīd ar lētāko produktu. Mēs redzam tiešām to pašu Apple piemēru. Viņi nav lētākais produkts, bet viņš ir vislabākā ideja sintēze un visestētiskāk pasniegts klientam. Es domāju, tas nav nekas tāds, kas Latvijā nevar rasties. Vienkārši jābūt tām perfektajām idejām un spējai tās atlasīt un pareizi salikt kopā, un tad jau tās lietas aiziet. Ja? Un mūsu ekonomika bez šādām lietām, viņi neattīstīsies, mēs būsim tad tādi, nākamā ešalona valsts, bet tādā kaut kā ilgtermiņā dzīvot droši vien nevienam negribās.